Mani sauc Kārlis Kazāks, un es reizēm rakstu dziesmas un pats tās arī dziedu. Un tu zini, lai sarakstītu dziesmu, manuprāt, ir jālasa. Jālasa daudz, lai tu zinātu, kā pateikt to, ko tu gribi tajā dziesmā pateikt. Un es atceros bērnībā, man bija vismīļākā grāmata. Grāmata stāvēja augstu plauktā, un to sauc François Rabelais, Gargantia un Pantagriels. Un tā bija sapņu grāmata, tāpēc, ka es viņu nekad nelasīju. Viņa bija tik augsta un tik drausmīgi bieza. Un es lasīju visu pārējo, kas bija mājās atrodams, bet tā man bija sapņu grāmata. Un es godīgi sakot nezinu, vai es viņu vēlāk izlasīju vai neizlasīju. Droši vien, ka izlasīju, bet es nekad neatceros to, kas grāmatā ir rakstīts. Es tikai paturu sevī to, ko esmu piedzīvojis grāmatu lasot. Un tas ir tas, ko, man liekas, es novēlu ikvienam piedzīvot to, tās sajūtas, kuras tu saņem, pats izdomā, pats radi līdzi tam grāmatas rakstītājam. No bērnības visvairāk man atmiņā ir palikusi cita grāmata, ko es esmu noteikti lasījis, un tā bija, es autoru pat neatceros pēkšņi, tas bija Vējš Vītolos. Un tā grāmata, man liekas, pirmo reizi man ļāva iedzīvoties līdzi citai pasaulē, kas bija tik forši uzburta un tik forši uzzīmēta, ka manī tā izveidojās, ka es beigās nesapratu, vai es esmu ūdeņš žurks vai krupis, es točni nebiju. Es točni nedaru vārds. Un man ir ļoti svarīgi, ka tagad mēs ģimenē lasām grāmatas, mēs mēģinām lasīt grāmatas. Un man šķiet, ka mums izdodas lasīt grāmatas, un visvairāk izdodas pateicoties tam, ka pagājušajā gadā mēs atklājām bērnu žūriju. Un tas mazais azarts, kas tomēr ir vajadzīgs, lai to bērnu ieinteresētu lasīt, tas nostrādāja, un mēs ļoti labprāt lasām, jo mēs zinām, ka mēs varēsim arī citiem pateikt, ko mēs par to domājam. Un iesaku jebkuram vecākam, jebkurai ģimenei rūpēties par to, lai bērns lasa un pašiem lasīt. Un, manuprāt, nav labāka veida, kā mums visiem, katram parūpēties par to, lai mēs visi kopā izaugtu forši, kā vienkārši parūpēties par to, lai bērni lasa. Un šobrīd to visvienkāršāk izdarīt ir ziedojot vienas grāmatas tiesu kaut vai. Ja mēs varam atļauties vienu grāmatu, tad mēs nevis nopērkam viņu un eksploatējam paši, bet nopērkam vienu grāmatu, lai pēc tam 7000 bērni citur varētu lasīt grāmatas.